kebabs. Es nekad nelieku majonēzi, jo majonēzi piedeg. Vai arī ielikšu jogurtu. Petersilīt, dilīt man. Šodien kāpostam ir laimīgā diena. Nu, tas arī viss. Tu esi drosmīgs. Tas tik daudz sanāca beigās. Nu, redzi. Labdien! Mēs laižam tālāk nākamajā izaicinājumā. Es esmu ļoti labā garstāvoklī pēc iepriekšējās reizes. Zane, ko mēs šodien gatavosim? Es joprojām esmu labā garstāvoklī, un šodien būs izaicinoša tēma – kebabs. Ko tu darīsi ar savu vistiņu? Es viņu iemarnēšu garšvielās. Ko tu darīsi savu vistiņu? Nu, es esmu te kaut kādu izaicinājumu pats sev uztaisījis, un man ir šķiņķīts vispirms jāatkaulo. Un tad es arī viņu marinēšu garšvielās. Uz kuru pusi tavs kebabiņš ceļo šodien? Es izvēlēšos kādu no gatavajiem maisījumiem. Gaļai tieši. Pārējos taisīšu pati. Enčilada vai fajita? Kur tu saki labāk man izmantot? Es teiktu, ka fajitā. Jā? Es būtu ņēmis otru? Nu, fajita ir parasti bez pupiņām, un kebabā pupiņas neliek. Labi, es ņemšu to. Bet es pielikšu vēl varbūt nedaudz majonēzīt, lai viņa tāda sulīgāk, ko tu saki. Es nekad nelieku majonēzi, jo majonēzi piedeg. Vai arī ielikšu jogurtu. Ļoti labi, es tā arī izdarīju. Zini, man liekas, ka mums ir jāizskaro, ko mēs saprotam šajā sērijā vārdu kebabs. Jo pirmajā sezonā mēs arī taisījām kebabu, un tas bija ļuļakli. Jā, nu šoreiz mēs taisām tādu, kas ir ietīts maizītē. Ko tu izmantos savai marinādei? Man bija vīzija zaļam kebabam, un tāpēc es izmantošu visu, kas ir zaļš. Es laikam taisīšu nedaudz klasiskāku versiju. Te man ir jogurtiņš, es varbūt pielikšu vēl kaut kādu majonēzīti. Es vēl droši vien sagriezīšu gurķīšus klāt. Man garšo gurķīšu mērcītē. Kur man ir forša garšviela, baziliks ar ķiplokiem kopā. Tas man būs vistas marinādei. Sāls arī nav nepieciešams, jo šeit jau ir klāt arī sālītis. Mazliet var pievienot eļļu pirms tam. Garšvieliņa mazliet rehidrējās, būtu sulīgāka. Nu, tas arī viss. Nu, ja tev viss, tad zini, cik pulkstenis? Nezinu. Ir klāt laimīgā stunda. Tātad, no sākuma mēs šajās glāzēs, mums ir īpaši kokteļglāzes, ieliesim cukursīrupu, 1 teikrotu cukursīrupa, 30 ml citronu sulas vajag spiesta, tagad 30 ml leju džeku. Mums vajadzēs gan klasisko džeku Daniels, gan šo garšīgo liķiņu, kas sajaucies. Bet ir svarīgi to cukursīrupiņu tā kā izšķīdināt. Labi, tad mēs liekam klāt labi. Es lieku klāt spraitu. Manuprāt, izskatās vienkārši ekscelenti. Lūdzu, 2 citronu šķēlītes. Jā. Salmiņu, tie būs mūsu kokteilīši, lai mums labāk gatavojās. Un priekā. Priekā. Šis bija komplekss, bet gards. Ļoti labi, ļoti labi. Tu vēl neesi kāpostu sagriezus. Iedos man mazu gabaliņu kāpostu. Jā, man arī vajadzēs nedaudz. Tu gribi ķert pēc dzēriena, šis nav prātīgi. Hop! Ļoti labi. Tā, te man ir brālis kāpostiņš. Jo smalkāk, jo labāk. Tā, gurķītis. Man būtu rupjā rīve, es to gurķis arīvētu, bet pat cik man viņi nav, tad es viņus sagriezīšu vienkārši smalki, jo es negribu sēkliņas iekšā. Savukārt es sagriezu kāpostiņu, es gribu pielikt citronu suliņu. Šodien kāpostam ir laimīgā diena, jo viņam ir masāžiņa. Tā garšīgāk, kad viņu saspaida. Es piedāvāju tev barteri, tu man paņēmi citronu, es varētu no tevis vienu laimu paņemt. Jā, mierīgi. Viss zilā. Bet gandrīz pa vidiņu. Principā man tā kā viss būtu, laikam. Tik pabeigušu mērci, sākumā tā mazāk, un pēc tam jau skatīsimies, vai vajag vairāk. Majonēzīte un suliņa visu pirms tam, un tikai pēc tam jau pašus zaļumiņus. Nu, tu pasaki, ka man jāsāk slēgt savu krāsnes. Es tev saku, ka mēs lēnām varam cepināties. Vilkšu savu gadžetu. Grilēties. Es šodien izmantošu
Nevienu citu kā savu labāko draugu. Minecrafts. Es par to laiku sākšu ar zaļumiem pie sava miksiņa. Basil. Tā, žiks. Petersilīt, Peterdilīt man. Nu, ko tu saki, es varētu likt jau gaļu iekšā? Nu, laižam, jā. Tad daram to. Tā, es slēdzu iekšā. Nu, ko, man būs ar ādiņu? Man viss ir gatavs, nezinu, ko man vēl darīt. Varbūt aizējam pauzītē. Pauzītē? Uztaisim kādu atrakciju, jā. Nu, labi. Laiks kā senkai izaicinājumam. Kuru tu gribi? Nu, es jau vienmēr uz atpūtu skatos, ko tad es citu vēl. Nu, es ceru, ka būs kaut kas cits. Varbūt pasvinēt svētkus vēl varētu. Ļoti labi. Nu, brīnišķīgi. Tieši tas, ko es gribēju. Tad izvēlies vienu no zilajiem aploksnēm. Nu, labi, es ceru, ka būs tikpat forši kā iepriekšējais uzdevums. Izravē dobi. Te nav ko ravēt. Ja nav ko ravēt, tad kaut kas jāiet kādu. Tad cukuru. Nu, gan man viss ir gatavs. Man tik šitais te pāris lapiņas. Ekstra krančim vēl. Mans plāns bija mazliet gaļu vispirms izsildīt un tikai tad likt uz lielās šīs te dabūt. Jo tādā veidā es viņu ilgāk paturu grilā un viņš dabūna vairāk to dūmu aromātu. Tu šitā izdarīšu, zini? Dūmus uztaisīšu, ar eļļu vēl pie tām. Vai tā ir taisnība cepot gaļu? Nu, jebkādu. Ja jāliek vienu pie otras blakus, tad izcepās sulīgāk? Jā, jo tu vienmērīgāk saliksi gabaliņus, jo tev vienmērīgāk arī cepsies. Tāpēc ļoti svarīgi parasti ir gabaliņus vispirms sagriezt arī ļoti vienmērīgi. Tā, Zane, tortijas ir pie tevis? Jā. Man arī vajadzēs mazliet. Mēs dalīsimies, labi? Jā, es esmu pārliecināts, ka man viss ir gatavi izcili. Redzi, cik sulīgs. Uģi, servējam! Servējam! Pagad, klausies tās maizītes, vai tad viņas nav jāapcep? Nu, jā. Jā. Labi, es nesildīšu. Pirms es aizmirstu, man bija pēdējā lieta, ko es gribu ielikt pašās beigās, un tas ir baziliks. Pirmais man būs dārzeņi. Diezgan daudz es likšu dārzeņus. Bet kā nesalikt pa daudz, lai viņi var arī aizvērt? Nu, tie, kas baigi māk rulēt, tie jau tur aiztais arī. Nu jā, bet es neesmu kebabīgs. Maliņas vispirms. Jā. Tad pielīdīju sāniņus, uzliek pa virsu. Tad tu augšā. Pievelk klāt un rulē pāri tā, lai šitais paliek apakšā. Un pēc tam sagriežu. Baliņas. Aiztais ciet. Pārloka, un šajā te ir. Nu, vispār šis izstāsta tik ekscelenti labi, ka man paša grib sapēst un neko nenes nevienam. Es kaut ko izdomāju vienā kebabā, es uztaisīšu loteriju kajens pipari. Tu esi drosmīgs, es tā nedarītu. Cik daudz sanāca beigās? Nu, redzi. Nu, labi.
Ar mazumiņu. Pietiks visiem un ar uzviju. Uz debesīm. Kebabi gatavi. Zilais šķīvis zanei, zaļais šķīvis ar zaļo pildījumu. Esam žūrijai garšot un skatīsimies, ko viņi teiks, kurš tās iet uz grilu, kurš uz pannas. Sākam ar zaļo. Graukšķīgs. Ir baziliks, ja? Garšīgs. Nu, uguns, kur nejūt, jā. Tāds asumiņš fēns. Viņam ir kaut kāda oglīta garša bišku. Gaļai. Nu, mēģinam otru. Tas ir milzīgs. Šitien mums nav lolots vairāk. Tas saucās bez vārdiem. Te viennozīmīgi nevar jebko pateikt. Nu, nav nekas tāds. Nu, tad mēs balsojam, kas bija zaļajā šķīvī, ja? Un par zilo tad? Nu, ko, Uģi, pēc šiem rezultātiem? Man nav ko teikt, es vienkārši varu tikai dejot prieka deju. Var tikai censties un censties un censties, un beigās viss nonāk tāpatās līdz pēdējai izšķirošai sērijai. Tev vēl ir viena iespēja, un es tā dodu vēl vienu iespēju, tu vari tur darīt, ko tu gribi, ja? Tā nu būs, tiekamies nākamreiz.